Paldies, Dzintar, par šo lielisko ceļojumu manā zemapziņas un atmiņas valstībā. No ikdienišķas bērnības atmiņas tu man palīdzēji nokļūt tālās senču dzīvēs, kur grūtos pārmaiņu un revolūciju, kāru un pēckaru gados tika pieņemti nozīmīgi lēmumi mūsu dzimtas izdzīvošanai. Tādēļ tie kā efektīvi uzvedības modeļi caur gēniem, caur audzināšanu, caur atmiņu stāstiem ir nonākuši līdz mūsu paaudzei, ir integrēti manā apziņā. Taču laiki mainās, un lai pašrealizētos, ir jāmainās laikam līdzi. Un daudzi no tiem uzvedības modeļiem, kas kādreiz glāba dzīvību, mūsdienās kļūst traucējoši. Piemēram, kādreiz bija izdevīgi būt klusam, nepamanāmam, bet mūsdienās, lai gūtu panākumus, jābūt tieši otrādi. Tev jāpaziņo šai pasaulē, ka, hei, es esmu es, un man ir kaut kādi mērķi un vēlmes. Un te ir tas brīdis, kad tu man to palīdzēji saprast. Tu man ieteici nekoncentrēties tik daudz uz tām bērnības atmiņām, vai viņas ir labas vai sliktas, bet padomāt plašāk. Kas ir tie mērķi, ko tu dzīvē neesi sasniedzis, ko tu gribētu sasniegt, kas tev to ir traucējis izdarīt. Paldies par šo transformāciju, Dzintar. Jau tagad es sajūtu milzīgu spēku pieplūdumu, mūsu senču spēku un vēlmi ķerties pie tām daudzajām lietām, kas jau gaida. Un es iesaku arī visiem jums, kas neesat vēl tikuši skaidrībā ar saviem mērķiem, ar savu dzīvi. Ja kaut kas traucē attīstīties, virzīties, griežieties pie hipnoterapeita Dzintara Medņa. Viņš noteikti atradīs veidu, kā jums palīdzēt. Paldies, Dzintar, un es tev novēlu vēl, lai tev izdotos palīdzēt vēl daudziem cilvēkiem.